Sveiciens visiem, man sauc Raids, un es esmu bārdziņš. Un droši vien jums ir tāds jautājums, kāpēc es esmu šajā video. Un viens no iemesliem ir tāds, kad kādu laiciņu atpakaļ viens no Rūras darbiniekiem uzrunāja mani, ka savukārt viņš ir arī mans klients, vai es nevēlos palīdzēt senioriem apkopt matus un pieskūt bārdus, ja tas ir nepieciešams. Nu, teiksim tā, es esmu diezgan tāds ātro ideju cilvēks, un man patīk izmēģināt jaunas lietas, kā arī tas ļoti noderēs manai pieredzei, kā arī tomēr tas ir labs darbs, un kā es parasti saku, labais vairo labo. Nu, bieži vien tas notiek tā, kad es atbraucu uz Rūru reizi pusotrā mēnesī un cenšos sakopt pēc iespējas vairāk senioru, cik tajā dienā man tas, protams, atļauj. Un pēdējā laikā ir tāda tendence, kad arī citi kolēģi izsaucās palīdzēt un ļoti labprāt iesaistās šajā procesā. Un, protams, mēs arī cenšamies izveidot šeit viņiem barbershop atmosfēru, kur atvedam līdzi gan mūziku, instrumentus un, protams, pats galvenais ir vīra sarunas. Nu, ir lieta tāda, kad tomēr tā mūsu radītā vīriešu frizētavs, vai kā mūs šobrīd sauc, tur barbershop atmosfēra, viņiem iedod to prieku, jo mums ir par ko parunāt, jo jebkurā gadījumā, vai viņam ir 30 gadi vai 70 gadi, nu, džeks paliek džeks, un tāpēc mums vienmēr ir vienkārši atrast par ko parunāt. Tā ir tāda kā vairāk vai mazāk karmas attīrīšana, ja, jo mēs to vairāk vai mazāk mēs to nedaram par naudu. Un ir tāda lieta, kad nosacīti mums ir veikta kaut kāda samaksa, bet to samaksu mēs parasti novirzam tieši kādam labdarības mērķim, ko arī Rūra labprāt izpilda. Parasti tas ir dzīvnieku patversmēm, braucam uz Libertu, uz Lauvas sirdi, aizvedam ar pārtiku, jo, kā mēs zinām, kad vairāk vai mazāk pieauguši cilvēki var paši sev palīdzēt, bet dzīvnieki galvenokārt ir tieši nonākuši šajā situācijā to pieaugušo cilvēku dēļ. Un šobrīd ir tā, ka tuvojas septembris, un mēs esam nolēmuši to uzkrājumu, kas mums ir, noziedot kādai daudzbērnu ģimenei, lai palīdzētu viņu bērniem iesākt skolas gaitas nedaudz vienkāršāk. Tā teikt, atzinību es nekad neesmu gaidījis ne no viena, bet pirms tam, kad es kļuvu par bārdzini, es esmu arī nostrādājis Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā 5 gadus. Tā kā droši vien tas jau ir, vai nu tas tevī ir, vai nu tas tevī nav. Un tieši ar matu griešanu ne tikai senioriem, bet arī bezpajumtniekiem jau es sāku nodarboties 2019. gadā, un tas pat bija ārpus Latvijas robežām. Tā kā darīsim labas lietas, jo labais vairo labo. Ja agrāk es domāju, ka tur pansionāts ir vai aprūpes centrs, ir tāda vieta, kur tev aizved un noliek, un tev tur viss ir slikti, bet, ja godīgi, tad skatoties, kā notiek šeit, tad viņi ierodoties, viņiem principā sākās nākamā dzīve, jo šeit ir nonākuši tieši tādi paši cilvēki. Varbūt kāds atrod savu jauno mīlestību, ja, un viņam dzīve apgriežās pa visiem 180 grādiem. Jā, domas man ir mainījušās, un es teiktu uz pozitīvo pusi, jo ienākot arī šeit, paskatoties, kādos apstākļos viņi dzīvo, kādu ēdienu viņiem dod, viss izskatās, kad ir super un kad viņi ir nonākuši labā vietā. Nu ko, es domāju, ka vecumdienās pēc kādiem gadiem 80 es arī labprāt apmestos uz dzīvi Rūrai, kur man pieskatītu profesionāli ārsti. Un cerams, reiz pusotrā mēnesī pie manīm atnāk barberis, kurš man sakopt. Tā kā izvēle ir jūsu rokās.